Labrīt, vai labdien jau jāsaka Kobalta seminārā par jaunāko praksi šķīrēties spriedumu atcelšanas un izpildu lietās. Mani sauc Maija Tipaine, un mēs kopā ar kolēģi Tomu Krūmiņu Labrīt. Izstāstīsim šodien par to, kas jauns, mazliet arī par regulējumu atgādināsim. Un tātad attiecībā uz struktūru šodien, kā mums notiks seminārs, tātad vispirms būs neliels ievads par šķīrēties spriedumu atcelšanas mehānismu, tā skaitā arī par jaunumiem nelieliem regulējumā. Tad es pastāstīšu par jaunāko tiesu praksi un noslēgsim ar jautājumiem, kurus jūs varat uzdot mums Q&A sadaļā tepat blakus prezentācijai. Būs arī pieejams semināra ieraksts vēlāk, līdz ar to variet klausīties, piedalīties un uzdot tātad savus jautājumus. Bet sāksim tātad ar Tomu. Toms mums pastāstīs par šķīrēties spriedumu atcelšanas mehānismu. Labrīt visiem. Sākšu ar, jāsaka, vairāk tādu teorētisku ieskatu, kas no vienas puses arī ir neliela atkārtošanās no mūsu semināra pirms gada, bet pirms gada mēs vēl īsti nezinājām, kā tas regulējums izskatīsies, jo nebija vēl pieņemts. Šobrīd mēs jau zinām un praksē jau testējam šķīrēties spriedumu atcelšanas mehānismu tiesās, tāpēc ātri iziesim cauri, iegūsim nelielas teorētiskas zināšanas, lai jau vēlāk, kad kolēģi Maija jums stāstīs par aktuālo tiesas praksi, mēs šīs zināšanas varētu pielietot praksē arī nelielā interaktīvā veidā. Par šķīrēties procesu un valsts uzraudzību kopumā, noteikti zināsiet, ka šķīrēties procesa pamatā un pušu vispār tiesībām vērsties šķīrētiesā, tur izskatīt strīdu, ir šķīrēties līgums, kas ir jānoslēdz. No vienas puses ar šķīrēties līguma puses atsakās no tiesībām savus prasības izskatīt valsts tiesās, bet no otras puses ir vispār zināms, ka šādā veidā rīkojoties tomēr puses neatsakās no tādām civilu procesuālām pamatiesībām, kā pušu līdztiesība, tiesas neatkarība un objektivitāte, iespēja tikt uzklausītam un tā tālāk. Tā kā tas ir jānošķir, lai arī mēs dodamies uz šķīrēties un vēlamies efektīvu, konfidenciālu, ātrāku procesu, tas nenozīmē, ka pušu pamatiesības šādā te procesā nevar tikt ievērotas. Ja mēs runājam par Latvijas valsts izpratni par kontroli pār šķīrēties procesiem, jāsaka, tā jau izcenis ir bijusi diezgan viļņaina. Un, no vienas puses, protams, labvēlīgi, ka šī te līkne ir bijusi augšupejoša un šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam, bet no otras puses tas ceļš ir bijis diezgan, tā teikt, ērkšķiem pilns un Tas viss ir bijis, vismaz manā ieskatā, tāpēc, ka likumdevējs diezgan neapzināti ļāvis sākotnēji 90. gadu beigās izstrādājot civila procesa likumu, jebkurai juridiskai personai izveidot šķīrēties. Protams, no vienas puses ir diezgan labi, ka tas skaits ir bijis liels un ka puses vēršās šķīrētiesās un atslogo arī valsts tiesas un šādā veidā risina savus strīdus, bet no otras puses arī šis lielais skaits šķīrēties skaits tomēr radīja arī kaut kādas, tā teikt, kvalitātes problēmas. Šobrīd tas skaits ir zemāks, un viss tas, ko valsts un arī Satversmes tiesa ir darījusi, lielā mērā sakņojas tajā, ka šis šķīrēties skaits ir bijis diezgan liels. Ja runājot par Satversmes tiesu, kopumā ir bijuši trīs spriedumi, un arī Satversmes tiesai šī izpratne par šķīrēties procesu ir bijusi diezgan viļņveidīga. Pašā sākumā, 2005. gadā, kad vispār tika skatīts jautājums par to, vai puses var atteikties no strīdu izskatīšanas valsts tiesā un vērsties šķīrētiesā, Satversmes tiesa secināja, ka kontrole pār šķīrēties procesu notiek tieši izpildu raksta izsniegšanas stadijā. Un tā ir vienīgā stadija, kad šī kontrole tiek īstenota. Un tobrīd, lai arī bija neliela izpratne par to, ka pastāv arī tādas šķīrēties spriedumu apstrīdēšanas mehānisms, tomēr arī Satversmes tiesas ieskatā, izpildu raksta izsniegšanas stadija bija vienīgā, tā teikt, vienīgā reize, kad valsts īsteno kontroli pār šķīrēties procesu. Nedaudz vēlāk, jo pēc 10 gadiem izpratne mainījās un
Un Satversmes tiesa teica, ka vēlme mazināt tiesu noslodzi nedrīkst arī apdraudēt šķīrēties procesa pušu pamatiesības, no kurām šīs puses nav labprātīgi atteikušās, bet vēl joprojām uzsvars bija uz to izpildi arī atvainojies uz kontroli tieši izpildu rakstu izsniegšanas stadijā. Bet jau vēlāk, jau atkal pēc 10 gadiem Satversmes tiesas spriedumā, kas rezultējās ar grozījumiem likumā, Satversmes tiesa secināja, ka valstī tomēr ir pienākums nodrošināt šķīrēties procesu uzraudzību un nodrošināt daudz plašākā veidā, kā tikai izpildu raksta izsniegšanas stadijā. Ja mēs runājam par šķīrēties spriedumu atcelšanu, vispārīgi tās nelielas ieskats, kas tas vispār ir. Angļu valodā šie termini ir dažādi, bet latviešu valodā mēs runājam par atcelšanu kā rezultātu vai par procesu, tad mēs runājam, ka spriedums tiek apstrīdēts. Jāuzsver tas, ka apstrīdēšana nav tas pats, kas pārsūdzēšana. Tas ir arī redzams pēdējos Latvijas tiesu nolēmumos par spriedumu atcelšanu, ka mēs nerunājam par pārsūdzēšanu pēc būtības. Mēs runājam tikai par ļoti ierobežotiem šauriem apsvērumiem, pamatiem, saskaņā ar kuriem šo spriedumu var apstrīdēt. Apstrīdēšana iespējama arī tikai tajā valstī, kur norisinājies šķīrēties process. Mēs runājam par Latviju, tad Latvijas šķīrēties spriedums būs iespējams apstrīdēt Latvijā. Citu valstu šķīrēties spriedums būs iespējams apstrīdēt šo šķīrēties procesu mītnes valstīs. Ja šķīrēties procesu uzvarējošai pusē ir, tiesības vērsties tiesā ar pieteikumu par izpildu rakstu izsniegšanu, tad procesa pusē, kura ir zaudētāja lomā vai uzskata, ka procesā ir bijuši kaut kādi pārkāpumi attiecībā uz pamatiesībām, ir iespējas lūgt šo spriedumu apstrīdēt. Tāpēc abi divi mehānismi savā ziņā ir spoguļu mehānismi viens otram. Vienai pusē ir iespējas apstrīdēt, otrai pusē ir iespēja lūgt prasīt izpildi. Ja mēs runājam par apstrīdēšanu, tad apstrīdam mēs tikai pamatā spriedumus, ir atsevišķi izņēmumi, bet par to varbūt ne. Jo šodien atsevišķi procesuāls lēmumus mēs nelūdzam apstrīdēt. Termiņš ir ierobežots, kā uzzināsim, Latvijā tās ir 30 dienas, citās valstīs var pat sasniegt līdz pat 3 mēnešiem. Tas vispārīgi. Par spriedumu apstrīdēšanu Latvijā. Kopš pagājušā gada 4. jūlija šis mehānisms ir ietērpts likumā. Jau kopš pavasara to ir bijis iespējams izdarīt saskaņā ar Satversmes tiesas pieņemto spriedumu. Un šobrīd mēs jau redzam diezgan, tā teikt, aktīvu Latvijas tiesu praksi šī mehānisma īstenošanā. Kā jau es minēju, ja mums šķīrēties process ir noritējis Latvijā, tad Latvijā arī mēs lūdzam šo spriedumu atcelt, ja tas ir nepieciešams. Būtiski, ka atcelšana ir iespējams lūgt tad, ja vēl nav izsniegts izpildraksts. Ja tiesā mums jau ir process par izpildrakstu izsniegšanu, tad šī procesa ietvaros būtu arī jāceļ iebildumi par šī sprieduma apstrīdēšanu, un tad abi divi šie jautājumi tiktu skatīti vienlaikus. Ja tiesā jau ir izpildraksts, un jūs esat šajā procesā piedalījušies un nesat neko teikuši par apstrīdēšanu, tad tādā veidā jūs būsiet arī atteikušies no tiesībām prasīt šo apstrīdēšanu. Un te jāņem arī vērā, ka ticamākais būs arī noticējis termiņš, lai to vispār darītu. Kompetentā tiesa likums paredz vairākas alternatīvas iespējas. Pamatā mēs skatāmies uz parādnieka deklarēto adresi vai juridisko personu gadījumā. Sekundāri iespējams to lūgt arī tiesai pēc parādnieka dzīvesvietas vai šķīrēties spriedumu izpildes vietas. Ja, piemēram, kāda no pusēm ir no ārvalstīm, tad mēs varam lūgt spriedumu atcelt tai tiesai pēc šķīrēties atrašanās vietas vai arī pēc pieteikuma iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas vai juridiskās adreses, bet pamatā pēc šķīrēties atrašanās vietas, ja puse ir no ārvalstīm. Par termiņiem, kā jau es minēju, termiņš ir 30 dienas no šķīrēties spriedumu vai papildus spriedumu taisīšanas dienas, lai šo pieteikumu iesniegtu tiesā. Ja pastāv kaut kādi apsvērumi,
kāpēc, teiksim, varbūt šķīrēties un nav saulaicīgi paziņojis par procesu, vai šis termiņš ir nokavēts citu objektīvu apsvērumu dēļ, tad pusē arī pastāv iespēja lūgt atjaunot šo procesuālo termiņu, lai tomēr varētu īstenot šīs savas tiesības apstrīdēt tiesā šķīrēties spriedumu. Bet visos citos gadījumos tās būs 30 dienas no sprieduma vai papildus sprieduma taisīšanas dienas. Runājot par valsts nodevām, tad kopš šī gada 1. aprīļa valsts nodevas ir vienkāršotas un attiecībā gan uz sprieduma apstrīdēšanas procesu, gan arī uz izpildi tiek piemērotas tabulā norādītās valsts nodevas. Tā kā kopumā jāsaka, ka process ir diezgan pieejams, jebkurā gadījumā valsts nodeva nebūs lielāka par 300 eiro. Un ja ir aizdomas, ka šķīrēties process nav noritējis gludi un pastāv kāda no sprieduma atcelšanas pamatiem, tad vēlams arī šīs tiesības realizēt. Jo kopumā process ir pieejams un arī diezgan ātrs. Par ātrumu runājot, uz slaidi jūs redzēsiet aptuveni schematiski, cik ātri tas notiek. Arī praksē mēs redzam, ka kopumā tiesa šos pieteikumus izskata diezgan ātri un galvenokārt likumā noteiktajos termiņos, kas ir ļoti ierobežoti. 30 dienas, lai iesniegtu pieteikumu tiesā, pieteikumu un pievienojumu spriedumu, šķīrēties līgumu, nodevas samaksas apliecinošu dokumentu, arī citus pierādījumus, kas varētu palīdzēt labāk argumentēt šī sprieduma atcelšanu. Tad 20 dienu laikā šis pieteikums tiek nosūtīts atbildētājam, kam tiek dots termiņš arī paskaidrojumu sniegšanai, tajos norāda atzīs vai neatzīs šo pieteikumu, ceļ iebildumu, sniedz pierādījumus, kā jebkurā tiesas procesā. Secīgi tiesa savukārt 20 dienu laikā taisa lēmumu. Process pamatā ir rakstveida, to mēs arī redzam praksē, ka tiesas nemēdz noturēt mutvārdu sēdes. Protams, tas nav izslēgts, ka tiesa to varētu darīt. Tas ir iespējams, ja ir kaut kādi apstākļi, kas tiesā jānoskaidro, tad var arī noturēt mutvārdu procesu. Tāpat arī tiesām pastāv iespēja un tiesības izprasīt informāciju gan no pusēm, gan arī no šķīrēties. Piemēram, ja tiesa uzskata, ka ir nepieciešams ieskatīties visā šķīrēties failā, nevis tikai puses iesniegtajā pieteikumā un pierādījumos, to arī ir iespējams darīt. Par atcelšanu daļā arī tas ir iespējams atsevišķos gadījumos, to arī rāda prakse, ka tiesas, gan jāsaka, vietām pamatoti, vietām arī nepamatoti, vai lemj, vai nelem par atcelšanu daļā, bet jebkurā gadījumā tas ir iespējams. Ja tiesa uzskata, ka šis spriedums ir atceļams tikai daļā, proti, atsevišķa sprieduma daļa neatbilst, vai, teiksim, precīzāk atbilst kādiem no atcelšanas pamatiem, tad šo spriedumu atceļ daļā un pārējā daļā spriedums paliek spēkā. Par blakus sūdzību. Te ir svarīgi atcerēties to, ka pārsūdzami gan apstrīdēšanas procesā, gan izpildes procesā ir tikai negatīvie lēmumi. Proti, ja tiesa lemj par šķīrēties spriedumu atcelšanu, tad šis lēmums nav pārsūdzams. Tas pats arī, ja tiesa lemj par izpildu rakstu izsniegšanu, šķīrēties spriedumu piespiedu izpildēji, šāds lēmums nav pārsūdzams ar blakus sūdzību. Savukārt, ja tiesa lemj noraidīt pieteikumu par šķīrēties spriedumu atcelšanu, tad pieteicējiem ir tiesības arī iesniegt blakus sūdzību apelācijas instances tiesā un izskatīt šo jautājumu vēlreiz. Tas pats arī attiecās par lēmumu atteikt izsniegt izpildu rakstu. Par šo mēs sniedzam blakus sūdzību. Termiņš ir diezgan ierobežots 10 dienas no lēmuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja tiesa atsaka izsniegt izpildu rakstu un vienlaikus arī atceļ šķīrēties spriedumu, kas pēc likuma ir iespējams, un ja tiek konstatēts arī kāds no atteikuma pamatiem, kas tiesai ir jāvērtē pašai, tad, kā es norādīju, tiesa vienlaikus atceļ arī šo šķīrēties spriedumu. Par pamatiem tūlīt mēs runāsim. Tātad, kopumā, lai atceltu šķīrēties spriedumu, ir pieejami 6, teiksim tā, atcelšanas pamati. Tie ir sadalīti divās kategorijās. 4 pamati ir
tādi, kas ir jāpierāda pusē, kura lūdz šķīrēties sprieduma atcelšanu. Savukārt 2 no atcelšanas pamatiem ir tādi, kurus tiesa var piemērot, uz kuriem var atsaukties arī pēc savas iniciatīvas, pat ja kāda no pusēm nepiemin šos te pamatus. Protams, ja mēs runājam par sabiedrisko iekārtu, kas ir tāds klasiskais atcelšanas pamats un arī bieži tiek piesaukts, protams, tiesa neveiks arī tādu izpētes funkciju, un jebkurā gadījumā pusē, kas paļaujās arī uz šo te pamatu, būs jāiesniedz savi pierādījumi, bet tas tomēr arī neliedz tiesai šo te pamatu izmantot pēc savas iniciatīvas, pat ja pieteicējs to nelūdz, tomēr vērtēt, vai šis spriedums atbilst Latvijas sabiedriskajai iekārtai vai nē. Kas ir ļoti būtiski un ko es vēlos uzsvērt, ir tas, ka iebildumi par šo te atcelšanas pamatu saturu, teiksim tā, ir jāizvirza jau šķīrēties procesa gaitā. Proti, ja jūs uzskatāt, ka kādai no pusēm nebija tiesības slēgt šķīrēties līgumu, vai līgums ir spēkā neesošs, vai, teiksim, šķīrēties sastāvs ir pārkāpis savu kompetenci, izskatījis prasījumu, ko iespējams puses nemaz nav lūgušas, visi šie te iebildumi ir jāceļ jau šķīrēties procesa gaitā. Ja tas netiks darīts, tad tiks uzskatīts, ka jūs esat jau atteikušies no šo te iebildumu celšanas vēlāk. Un to mēs arī redzam praksē. Kolēģi Mājas noteikti stāstīs par lietām, kur, piemēram, puse tikai sprieduma atcelšanas stadijā izvirza savus iebildumus par šķīrētiesnešu iecelšanas kārtību vai par šķīrētiesnešu neatkarību vai objektivitāti, bet to nav darījusi jau procesa gaitā. Šādā te situācijā arī tiesas tomēr pamatoti konstatē, ka tas jau bija jādara procesa gaitā un nav pamatoti šādus te iebildumus izvirzīt tikai tad, kad jau ir saņemts, teiksim, nelabvēlīgs šķīrēties nolēmums. Par pamatiem pavisam īsi es iziešu katram no tiem cauri tā teorētiski, lai kolēģi Maija jau varētu tā praktiskāk uz tiem atskatīties mūsu webināru otrajā daļā. Sāksim ar tiem, kas ir jāpierāda pusē pašai. Pirmais pamats, tātad šķīrēties līgumu noslēgusi puse, kur nebija tiesīga slēgt šķīrēties līgumu, vai šķīrēties līgums nav spēkā. Te atkal jāuzsver tas, ka šķīrēties līgums ir šķīrēties procesa pamatā. Bez tā īsti nevar noritēt nec veiksmīgs šķīrēties process, ne arī, kas tiktu uzsākts vispār pirmām kārtām. Un ja ir kaut kādi defekti šajā te pašā līgumā, tad tas ir patstāvīgs pamats, lai šo te šķīrēties spriedumu atceltu. Šajā te pamatā mums ir 2, tā teikt, apakšpamati. Viens ir par šķīrēties līgumu spēkā esamību, otrs ir par šķīrēties procesa pušu tiesību spēju un rīcības spēju vispār noslēgt šādu te šķīrēties līgumu. Te mēs runājam, piemēram, par pilnvarojumu. Un to ir atzinuši arī Latvijas tiesas, ka juridisks personas pārstāvis noslēdz šīs personas vārdā šķīrēties līgumu, tad ar pilnvarojumu viss ir kārtībā un šāda te puse ir tiesīgi piedalīties šķīrēties procesā un arī šķīrēties līgums ir noslēgts tiesiski. Par piemērojumām tiesībām šiem te jautājumiem, tas ir tāds nedaudz detalizētāks jautājums, bet mēs piemērojam tās tiesības, kuras būtu jāpiemēro konkrētai personai. Ja tā ir juridiskā persona, tad mēs klasiski raugamies uz juridiskās personas reģistrācijas valsts noteikumiem, un pēc šīs valsts noteikumiem tad arī mēs nosakām, bija tiesības spēja un rīcības spēja vispār slēgt šādu līgumu vai nebija. Par spēkā neesamību, paša līguma spēkā neesamību, te vērts atcerēties, ka šķīrēties līgums ir atsevišķs līgums no paša pamatlīguma, un ka arī šim jautājumam var tikt piemērots citādāks, tā teikt, tiesības kā pašam pamatlīgumam, kurā šķīrēties līgums ir ietverts. Vairums gadījumos, tas tomēr būs viens un tas pats likums, bet var arī būt citi gadījumi. Savukārt par spēkā esamības aspektiem vērts atcerēties Ņujorkas konvencijas 2. pantu,
un saprast, ka te mēs runājam par šķīrēties līguma nederīgumu jau no paša sākuma, par to, ka šis te līgums varbūt zaudējis spēku jau pēc tā noslēgšanas vai arī kaut kādiem apstākļiem, kas liecina, ka šo te līgumu nevar izpildīt. Piemēram, šāda šķīrēties institūcija vairs neeksistē. Otrais pamats, te mēs runājam par pušu procesuālajām pamatiesībām. Satversmes 92. pāns, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu, par informētību, par šķīrēties procesu, par tiesībām aizstāvēt savas tiesības, šķīrēties procesā un visu, kas ir saistīts par un ap šīm te tiesībām. Zem šī pamata vērts ir atcerēties to, ka mēs runājam tikai par būtiskiem pārkāpumiem, ja ir kaut kādi ļoti maznozīmīgi vai kaut kādi, tādas ierastas kļūdas, kas varbūt neliecina par to, ka procesuālās pamatiesības ir ignorētas, tad tas tomēr nebūs gadījums, kad šādu te spriedumu ir jāceļ. Kopumā, tātad runājam par tiesībām aizstāvēt savas tiesības, un tās var izpausties daudz un dažādos veidos, iesniegt pierādījumus, sniegt paskaidrojumus, uzklausīt lieciniekus un tā tālāk. Trešais pamats spriedumu var atcelt, ja tas ir taisīts par strīdu, kas nav paredzēts šķīrēties līgumā vai neatbilst tam, vai arī pārsniedz prasījumu robežas vai šķīrēties kompetenci. Un te arī jāsaprot, ka visa pamatā ir šķīrēties līgums. Šķīrēties līgumā puses var vienoties gan par strīdiem, kurus tās nodod šķīrētiesai, gan par citiem jautājumiem. Savukārt, ja šķīrēties pārkāp savu kompetenci, izskatot šo te strīdu, tad tas jau ir pastāvīgs pamats, lai šo te spriedumu atcelt. Tas pats attiecās arī uz prasījumiem. Ja puse lūdz šķīrētiesai, piedzīt tikai zaudējumus, bez līgumsoda, bet šķīrēties no zila gaisa izdomā, ka tomēr būtu arī piedzenams līgumsods, no otras puses, tad puse to īsti nelūdza, prasību robežas ir pārkāptas, un arī tas ir pamats, lai lūgtu šo te spriedumu atcelt. Ceturtais pamats, pēdējais, tas, kas jāpierāda pusē, ir par šķīrēties izveidošanu un par šķīrēties procesu, kam ir jānotiek saskaņā ar pušu vienošanos. Šķīrēties līgumā puses var vienoties gan par šķīrēties uz vietu, gan par valodu, gan par citiem procesuāliem aspektiem, par šķīrētiesnešu skaitu, bet ne tikai arī šķīrēties līgumā, arī vēlāk, ja uzsākot šķīrēties procesu, puses var vienoties par daudz un dažādiem procesuāliem jautājumiem, un ja tas viss procesā tiek ignorēts vai arī pats process nav noticis saskaņā ar šo te vienošanos, arī tas ir pamats atcelt šo te spriedumu. Te mēs varbūt arī varam tā runāt par motivācijas trūkumu, ko Latvijas tiesas bieži arī piesauc kā vienu no pamatiem, lai vismaz atteiktu izpildi. Tas gan tāds diskutabls jautājums, jo tas nonāk uz robežas ar to, vai mēs varam vispār pārvērtēt, šķīrēties, taisīt to nolēmumu pēc būtības. Un ja jau mēs ejam detaļās vērtējot motivāciju, tad neizbēgami mēs arī vērtējam šo te nolēmumu pēc būtības. Visbeidzot, par pamatiem, kas jākonstatē tiesai, pirmais pamats ir tāds, ka spriedumu var atcelt, ja šo te strīdu var izšķirt tikai valsts tiesa. Te mēs runājam par pašas valsts, kurā process norit, interesi tomēr kaut kādas atsevišķas kategoriju lietas izskatīt tikai valsts tiesās. Latvijā mēs varam aplūkot šķīrēties likuma 5. pantu, kur ir uzskaitīts tās lietu kategorijas, ko nevar skatīt šķīrētiesās. Mēs runājam arī par citiem pantiem. 10. pants, piemēram, kas pasaka, ka šķīrētiesā var skatīt tikai civiltiesiskus strīdus, tātad nevis administratīvus vai krimināltiesiskus, un arī citus noteikumus. To ir vērts atcerēties. Un visbeidzot par sabiedrisko iekārtu. Tāds viss, varbūt teikt, biežāk piesaukties, vai vismaz viens no biežāk piesauktiem pamatiem, un arī viss tāds tendenciozākais, jo saprast katrā konkrētā gadījumā, kas ir vai nav sabiedriskās iekārtas pārkāpums, ir diezgan izaicinoši, bet jebkurā gadījumā tas pamats ir iztulkojams šauri. Te mēs runājam tikai par tādām pašām būtiskākajām un augstākajām, neaizskaramākajām vērtībām, kādas pastāv Latvijā. Un
varam raudzīties uz Satversmes pamatiesību katalogu, piesaukt kādus no šajā katalogā ietvertajām tiesībām, varam raudzīties uz tiesību svarīgākajiem pamatprincipiem, piemēram, līgumsoda ierobežojums 10% apmērā un tā tālāk. Mēs runājam par tādām tiešām pamata atslēgas vērtībām, bez kurām Latvijas tiesību sistēma nav iedomājama, un ja tās tiek pārkāptas šķīrēties procesā, tad arī pastāv pamats šo te spriedumu atcelt. Un visbeidzot arī jāņem vērā, ka runājot par sabiedrisko iekārtu, mēs runājam arī par Eiropas Savienības būtiskākajiem pamatprincipiem, par patērētāju tiesībām, par konkurences tiesībām, par finanšu kaut kādiem jautājumiem, kas ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē. Ja spriedums skar šos te jautājumus un pārkāpj, teiksim, arī Eiropas Savienības kaut kādas, piemēram, konkurences vai patērētāju tiesību jautājumus, šādu spriedumu ir iespējams atcelt. Kā tas ir veicies praksē? Došu vārdu kolēģei Maijai, lai viņi pastāsta par aktuālo Latvijas tiesu praksi. Jā, tātad mēs esam atlasījuši vairākus tiesu nolēmumus, kuri ir bijuši gan saistībā ar šķirēties spriedumu apstrīdēšanas šo kārtību, gan arī ar izpildraksta izdošanas kārtību. Abos divos gadījumos atcelšanas vai izpildes atteikšanas pamati ir vieni un tie paši. Līdz ar to tiesas faktiski šos te pamatus vērtē gan vienā, gan otrā procesā vienādi. Un pirmā lieta, ar ko es gribētu tātad padalīties, ir Rīgas rajona tiesā skatīta lieta Baltijas arbitrāžas un izlīgšanas tiesas šķīrētiesas spriedums, kurā tātad tika vērtēti pieteicējas iebildumi, un pieteicēji bija persona CAB valdes locekle, kas bija parakstījusi pakalpojumu līgumu starp CAA un CAB, kurā bija ietverts arī punkts, ka šī pieteicēja ir uzņēmusies, kā fiziska persona, ir uzņēmusies personisku galvojumu par viņas pārstāvētās sabiedrības uzņemtajām saistībām. Un tātad, lai arī līguma galvā viņa nav norādīta, bet līgumā ir ietverts šis punkts, ka viņa uzņemās pati. Personīgi, kā fiziska persona uzņem šo te galvojumu. Un pakalpojumu līgumu viņa bija parakstījusi ar elektronisko parakstu, un pakalpojumu līgumā bija ietverta arī šķīrētiesas klauzula, bet viņa saka, ka tā ir saistoša viņas pārstāvētajiem uzņēmumam, tātad šai CAB, bet ne viņai pašai. Un otrs arguments, ko viņi arī norādīja, un kā iemeslu, kāpēc būtu jāceļ šķīrētiesas spriedums, bija, ka, lai arī prasītājs to nebija procesa laikā lūdzis, šķīrētiesa pati bija piespriedusi tiesības saņemt likumiskos 6% gadā no nesamaksātās pamats parāda summas līdz sprieduma izpildē. Tādējādi tika pārkāptas prasījuma robežas. Mums ir piedāvājums arī jums piedalīties interaktīvi, tātad noskanējot bārkodu, jūs varat arī nobalstot, vai jūs prāt, tiesai bija jāceļ šis spriedums, jo spriedums, kas tika pieņemts, tātad šķīrētiesas spriedums, bija ne tikai pret CAB, bet arī pret viņas valdes locekli kā fizisku personu. Tad abas divas bija atbildētāji jau arī šķīrētiesas procesa laikā. Un tad jūs varat noskanēt bārkodu un tātad kāds būtu jūsu viedoklis, vai tiesai bija jāceļ vai nebija. Mums šeit arī ir rezultāti, 75%, vismaz 50-50 šobrīd jau ir. Vismaz pusi no jums domā, ka ir pamats atcelt šādu šķīrētiesas spriedumu. Tagad jau vairāk domā, ka nē, bet es iešu tālāk un izstāstīšu, kā tad bija tiesas argumentācija. Un Rīgas pilsētas tiesa neatcēla un paskaidroja, ka tātad pieteicēji bija parakstījusi līgumu ar drošu elektronisku parakstu un gadījumos tātad un ar šo elektronisko parakstu viņa bija uzņēmusies arī saistības pati kā privāta persona. Tātad līgums ar elektronisko parakstu nav jāparaksta divas reizes, ja jūs parakstiet to kā valdes loceklis un kā fiziska persona pietiek ar šo te vienu parakstu. Un tātad ir arī atsauces uz senāta praksi, ka komercsabiedrības vārdā, gan savā vārdā darbojoties, pietiek ar vienu šīs te personas parakstu. Līdz ar to šis te pirmais arguments tika noraidīts un pat neesot norādīta līguma galvā kā līguma puse, šī te valdes locekle bija iegūsi atbildību, privātu atbildību, personisku atbildību par šīs uzņemtajām saistībām.
Un attiecībā uz otru argumentu, ka tad šķīrējtiesa pati pēc savas iniciatīvas bija lēmusi arī par likumisko procentu, tiesībām saņemt likumiskos procentus pēc šķīrētiesas sprieduma pieņemšanas, tiesa atsaucās uz civilu procesa likuma 195. pantu, kas nosaka tiesas tiesības, neatkarīgi no prasījuma esamības vai neesamības, dot pusē šīs tiesības saņemt arī likumiskos procentus pēc tiesas sprieduma pieņemšanas. Un tātad Rīgas rajona tiesa norādīja uz civilu procesa likuma 195. pantu un teica, ka arī šķīrējtiesai šajā gadījumā bija jārīkojas tāpat un viņi drīkstēja tā darīt. Par šo Rīgas rajona tiesas lēmumu tika iesniegta blakus sūdzība, bet arī Rīgas apgabala tiesa secināja pilnīgi to pašu. Pirmkārt, attiecībā uz to, kas tad ir līguma puses, šķīrēties, tātad Rīgas apgabala tiesa norādīja, ka pakalpojumu līgumā, lai arī ir norādīts, tātad šīs ir divas sabiedrības ir ierobežota atbildība kā līdzēji, līgumā faktiski ir atrunāti un aptverti arī privātiesiskie pienākumi, ko uzņēmās šī valdes locekli. Un tātad faktiski 3 līdzēju saistības ir atrunātas līgumā pēc būtības. Turklāt arī šķīrējtiesas klauzula bija ļoti plaša. Viņa nenoteica tikai, ka tiek risināti strīdi starp līgumā norādīto, teiksim, pasūtītāju un izpildītāju, bet ka visi strīdi, kas attiecās uz šo līgumu, tiks risināti šķīrējtiesā, un tāpēc arī Rīgas apgabala tiesa paskaidroja, ka šajā gadījumā arī valdes locekle pati privātiesiskā kārtā, kā privātpersona, ir kļuvusi par šķīrējtiesas līguma faktiski dalībnieci, un viņai viņš ir saistošs. Savukārt attiecībā uz likumisko procentu piedziņu, tiesa norādīja, ka likumdevējs arī šķīrējtiesas sastāvam piešķīris tādas pat tiesības, kādas ir dotas tiesai. Šajā gadījumā tas nav pirmās instances tiesas norādītais civila procesa likuma pants, bet tas ir šķīrējtiesu likuma 54. panta 4. daļas 7. punkts, kas arī dod šķīrējtiesai tādas pašas tiesības lemt par likumisko procentu piedziņu pēc šķīrējtiesas sprieduma pieņemšanas. Turklāt nākošajā tiesas lēmumā, par ko es stāstīšu, arī šis jautājums būs apskatīts, tur būs vēl papildus motivācija dot klāt. Līdz ar to es tagad iešu pie otrā lēmuma, par ko mēs gribētu runāt. Un tātad Rīgas pilsētas tiesas lēmums, arī šeit jūs varat noskanēt kodu un nobalsot, kā jūs prāt tiesai bija jādara. Skatīt pieteikumu par šķīrējtiesas spriedumu atcelšanu. Tika saņemts lietā arī pretpieteikums par izpildrakstu izdošanu, un tas bija Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras šķīrējtiesas spriedums. Un tātad saņemtie iebildumi bija tādi, ka pirmkārt pieteicējs norādīja, pieteicējs šajā gadījumā bija atbildētājs šķīrējtiesas procesā, ka advokātu birojs, kurš šķīrējtiesas procesā pārstāvēja prasītāju, sniedza juridisko palīdzību arī šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājiem piederošai SIE, tātad sabiedrībai ir ierobežota atbildība. Un juridiskā palīdzība šķīrējtiesas priekšsēdētāja sabiedrībai tika sniegta šķīrējtiesas procesa laikā, bet šķīrējtiesas priekšsēdētājs šo apstākļu nebija atklājis pusēm brīdī, kad viņš uzņēmās veikt savus pienākumus. Savukārt otrs arguments, kas arī tika norādīts, bija tas, ka šķīrējtiesa nebija ņēmusi vērā atbildētāju iesniegto ekspertu atzinumu un arī nebija uzklausījusi lieciniekus. Un arī šķīrējtiesas spriedumā netika paskaidrots, kāpēc tad šie pierādījumi nav ņemti vērā. Tātad viens jautājums bloks attiecās uz šķīrējtiesnešu neatkarību, un otrs tātad ir tiesības prezentēt savu lietu, tātad tiesības sniegt savus paskaidrojumus, tiesības sniegt pierādījumus, un tātad vai šie apstākļi, jūsuprāt, varēja būt, vai tie ir pietiekoši, lai atceltu šādu šķīrējtiesas spriedumu. Un tātad balsošanā 7 jau ir nobalsojuši, un visi uzskata, ka ir jāceļ šāds šķīrējtiesas spriedums. Bet atkal jau Rīgas pilsētas tiesa neatcēla šo šķīrējtiesas spriedumu un izdeva arī izpildu rakstu. Un tas, kas tika paskaidrots, ir, ka
apstāklis, ka viena no zvērnātu advokātu biroja, kurš ir pārstāvējis lietas dalībnieku partneriem, viņi tātad gāja detaļās, viņi norādīja, ka tā ir bijusi, tas ir bijis nevis jāskatās viss advokātu birojas, kurš ir pārstāvējis prasītāju konkrētajā lietā, bet konkrētais advokāts, kurš to ir darījis. Un tātad tiesa norādīja, ka apstāklis, ka viena no zvērnātu advokātu biroja, kurš ir tātad pārstāvējis lietas dalībnieku partneriem pagātnē, ir sniegusi juridisko palīdzību šķīrētiesnesim piedarošam uzņēmumam, nav tāds, lai tas būtu par pamatu izraisīt vai radīt šīs pamatotās šaubas par šķīrētiesnešu, par personas objektivitāti un neatkarību. Tas, ko tiesa arī savā lēmumā norādīja, ir, ka no lietas apstākļiem tiesa neredz, ka puse būtu iebildusi un pieteikusi noraidījumu šim šķīrētiesnesim jau procesa laikā. Tāpēc tiesa kritiski vērtēja apgalvojumus, ka persona, kas tātad izteica iebildumus, ir uzzinājusi par šiem apstākļiem tikai jau pēc šķīrētiesas sprieduma pieņemšanas. Jo tas, kas ir būtiski, ir šķīrētiesas procesa laikā uzreiz, kā tiek pamanīts pārkāpums, par to ir jārunā. Vienalga, kāds ir pēc tam šķīrētiesas lēmums, bet tātad ir jāvērš uzmanību uz šo pārkāpumu vai nepilnību, jo pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka pusē ar to ir viss kārtībā, ka viņai nav iebildumi, ka viņa atsakās no saviem iebildumiem. Un tas ir precīzi tas, ko arī Rīgas pilsētas tiesa norādīja, ka viņa neredz, ka šķīrētiesas procesa laikā šis pieteicējs kaut reizi būtu vērsts uzmanību uz to, ka viņai ir problēmas vai aizdomas par to, ka kāds no šķīrētiesnešiem un konkrēti šķīrētiesas sastāv priekšsēdētājs šajā gadījumā nebūtu objektīvs vai neatkarīgs. Tas, kas arī tika norādīts attiecībā uz pierādījumiem, tiesa vērtēja faktiski šo šķīrētiesas spriedumu pēc būtības, norādot, ka ir vērtēti argumenti, kas arī bija iekļauti eksperta atzinumā un par ko puse bija norādījusi, ka liecinieks varētu liecināt. Līdz ar to šķīrētiesas spriedumā faktiski šie pierādījumi ir ņemti vērā, un šķīrētiesa arī to ir ietvērusi savos paskaidrojumos, savā motivācijā. Līdz ar to arī šis apstākļis, ka šķīrētiesas sastāvs nav tieši atsaucies uz konkrēto ekspertu atzinumu un nav uzklausījis viens vai otrs puses pieteikto liecinieku, pats par sevi nevar būt pietiekoši, neņemot kopā konkrētās lietas apstākļus, pietiekoši, lai tātad atceltu šķīrētiesas spriedumu. Tas, kas tātad nākošā lieta, ir arī Rīgas pilsētas tiesas lieta. Rīgas pastāvīgās šķīrētiesas spriedums, tātad šķīrētiesas sprieduma datums bija 22. gada 15. novembris, un šķīrētiesas process bija pret 3 atbildētājiem, tās bija 2 fiziskas personas un 1 sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un kreditors prasīja izpildrakstu un parādnieks iebilda. Tātad jautājums par tātad šo izpildraksta izdošanas stadijā tika vērtēts. Un tas, ko parādnieks norādīja, ir, ka jau pēc šķīrētiesas sprieduma pieņemšanas parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs. Līdz ar to ir šī maksātnespēja, kas maina regulējumu, un tātad kreditoriem ir jāpiesakās pie administratora, nevis jāvēršās vairs tiesā vai šķīrētiesā, un attiecīgi arī nav pamats izdot izpildrakstu. Jūs varat arī nobalstot, kā jums šķiet, vai šis pamats varētu būt pietiekams, lai atteiktu izdot izpildrakstu konkrētajā lietā. Ir viena atbilde, un atbilde ir nē. Es domāju, mēs ilgāk arī pie šī nekavēsimies, jo tik tiešām izpildraksts tika izdots. Tiesa arī paskaidroja, ka šī maksātnespējas procesa pasludināšana 23. gada 25. janvārī, kas tātad ir pēc šķīrētiesas sprieduma pieņemšanas, nav pamats atteikt izpildrakstu izsniegšanu. Tātad izpildraksts tika izsniegts, un tiesa arī deva norādi, ka pieteicējs drīkst vērsties ar šķīrētiesas šo spriedumu un tiesas izdoto izpildrakstu pie administratora un tātad izmantot savas tiesības, kādas paredz maksātnespējas likums. Bet šī pati maksātnespējas procesa ierosināšana pati par sevi nav pietiekošs pamats, lai atteiktu izdot izpildrakstu,
jo šāds pamats vienkārši arī nav paredzēts. Nākošā lieta ir arī pamatā par šķīrējtiesnešu neatkarību un objektivitāti. Rīgas pilsētas tiesa atkal Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras šķīrējtiesas spriedums, kurā pieteicējs norādīja, ka tātad lietā ir bijis šķīrējtiesnesis A, kurš vairāk kā 15 gadus ir bijis partneris un vadījis strīdu risināšanas prakses grupu advokātu birojā, kas šķīrējtiesas procesā sniedz juridisko palīdzību prasītājiem. Tātad šobrīd šis šķīrējtiesnesis vairs nestrādā konkrētajā advokātu birojā, bet iepriekš viņš to ir darījis. Viena no prasītāja pārstāvēm, B, tātad advokāte no šī advokātu biroja, kas ir norādīta pilnvarā, bija šī šķīrējtiesneša advokāta palīdze, un šķīrējtiesas procesa laikā šķīrējtiesnesis A ir piedalījies arī šī advokātu biroja rīkotā webinārā, kas notika advokātu biroja telpās, un moderātore šajā seminārā bija šī pati advokāte, kas iepriekš bija konkrētā šķīrējtiesneša advokāta palīdze. Kā norādīja pieteicējs, viņš šos apstākļus ir uzzinājis pēc šķīrējtiesas sprieduma pieņemšanas. Un otrs arguments, kas tika izvirzīts, faktiski tur bija vairāki, tur bija vēl virkne citu, kurus mēs neesam šeit iekļāvuši, kas arī saistīti ir ar jaunā regulējuma spēkā stāšanos un pārejas periodu, bet otrs tāds būtiskākais arguments ir par to, ka šķīrējtiesas sastāvs ir lēmis par juridisko izdevumu atlīdzināšanu, lai gan saskaņā ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras reglamentu šķīrējtiesas sastāvs var lemt tikai par šķīrējtiesas izmaksu sadalījumu. Un tad reglamentā šīs šķīrējtiesas izmaksas ir definētas kā šķīrējtiesas administrēšanas izdevumi un šķīrējtiesneša honorāri, bet ne pušu juridiskās palīdzības izdevumi. Tātad arguments par to, ka šķīrējtiesas sastāvs ir izlēmis jautājumu, kas ir ārpus viņa kompetences un ko puses viņam pat nebija uzticējušas izlemt. Tātad jūs varat nobalsot arī šajā gadījumā, vai jūsuprāt ir jāceļ šāds šķīrējtiesas spriedums, vai arī nē. Un tātad mums ir balsošana, un jā, vismaz pusi uz pusi, tātad daļai klausītāji liekas, ka šobrīd jau vairāk nevajadzētu atcelt, bet versijas ir dažādas. Bet kas tad notika un tika vai netika atcelts šis šķīrējtiesas spriedums? Lūk, pusi uz pusi vismaz tie, kas piedalās aptaujā, uzskata vismaz daļa, ka ir jāceļ un daļa, ka nav jāceļ. Un tā tad Rīgas pilsētas tiesa neatcēla un izdeva arī izpildrakstu šajā lietā. Tātad, kas tika paskaidrots, un proti tiesa norādīja šķīrējtiesas likuma 17. pantu, kas nosaka, kā ir jāpiesaka noraidījums šķīrējtiesnesim, ka puse to var izdarīt 5 dienu laikā no dienas, kad tā uzzināja par šķīrējtiesneša iecelšanu, vai tai kļuva zināms, ka kāds no šī panta minētajiem apstākļiem, tātad pamats, kas rada aizdomas par to, ka šķīrējtiesnesis nav objektīvs un nav neitrāls, par to, ka tātad kārtība kādā pusē ir jāpiesaka noraidījums. Un no lietas materiāliem izriet atkal jau, ka šķīrējtiesas procesa laikā parādnieks, šajā gadījumā pieteicējs, nepieteica noraidījumu šķīrējtiesnesim. Tātad pieteikums par noraidījumu ir jāpiesaka saulaicīgi šķīrējtiesas procesa laikā, bet ne vēlāk tātad no dienas, kad puse par to ir uzzinājusi. Tātad šis pienākums pierādīt, kad tad viņi ir uzzinājusi, gulstās uz pašu pusi. Tiesa kritiski ir vērtējusi parādnieku apgalvojumu, ka apstākļus, kas būtu par pamatu pieteikumu par šķīrējtiesneša noraidīšanu, parādniece ir uzzinājusi pēc šķīrējtiesas sprieduma saņemšanas, jo šis apgalvojums esot deklaratīvs un nepierādāms. Un faktiski tiesa arī konstatēja, ka informācija gan par to, ka šis advokāts iepriekš ir strādājis konkrētajā advokātu birojā, gan par to, ka persona advokāte B ir bijusi viņa palīgs, tas viss ir publiski pieejams. Faktiski tas ietver sevī to, ka pusē ir jāveic mājas darbs, ir jāieguglē šie cilvēki un jāapstāst, kas viņi ir, ar ko viņi nodarbojušies, kas ir viņu palīgi un tam līdzīgi.
Un turklāt puse arī norādīja, ka ir pagājuši vairāk kā 3 gadi, kopš konkrētais šķīrējtiesnesis vairs nestrādā ar advokātu biroju, šo te pārstāvošu advokātu biroju. Un šajā lietā tiesa arī atsaucās, un tas ir ļoti pareizi un ļoti jauki, ka tiesa tā dara, uz IBA vadlīnijām par interešu konfliktu šķīrējtiesnešu darbā, nocitēja tātad arī attiecīgo normu un norādīja, ka arī vadlīnijas saka, ka 3 gadi ir tās termiņš, kad tiek uzskatīts, ka interešu konflikts vairs šajā gadījumā neeksistē, un ka šajā gadījumā advokāts, tas vien, ka viņš vēsturiski ir bijis piederīgs šim birojam, nav pietiekams. Un tātad atkal jau jautājums par to, kurā brīdī bija jāpiesaka noraidījums, kad pusē par to bija jāsāk runāt, un tas ir pēc iespējas ātrāk. Tātad tas jau bija zināms, un noraidījums šajā gadījumā bija jāpiesaka tātad 5 dienu laikā, kad puse uzzināja, ka konkrētais šķīrējtiesnesis tiek iecelt šajā lietā par šķīrējtiesnesi. Attiecībā uz juridiskās palīdzības izdevumiem tiesa norādīja, ka gluži pretēji viņi nepiekrīt pieteicēja iebildumiem, un ja šķīrējtiesas spriedumā nebūtu izlēmusi jautājumu par pušu izdevumiem par juridisko palīdzību, un kā šie izdevumi savstarpēji tiek sadalīti, tad tas būtu uzskatāms par šķīrējtiesas spriedumu defektu, jo šis te jautājums ir jāizlemj un jāieraksta šķīrējtiesas spriedumā atbilstoši šķīrējtiesas likuma 54. panta 4. daļai, kas nosaka obligātās sastāvdaļas šķīrējtiesas spriedumiem. Un tad arī jautājums par pušu izdevumu sadali, par juridiskās palīdzības izdevumu sadali, ir viens no tiem jautājumiem, par ko šķīrējtiesai ir jālemj un par ko ir jārunā šķīrējtiesas spriedumā. Nākošā lieta ir Rīgas pilsētas tiesa, atkal jau Rīgas starptautiskās šķīrējtiesas spriedums, un šeit tika saņemti iebildumi no galvotājas. Un galvotāji norādīja, ka tātad, pirmkārt šķīrējtiesas spriedumā trūks pamatojuma, kāpēc parāda piedziņa pirmām kārtām ir vērsta pret viņu kā galvotāju, nevis pret parādnieku. Galvotāji arī norādīja, ka viņas veiktie maksājumi netika ieskaitīti vismaz daļējai pamatparāda dzēšanai, un tad bija arī argumentācija par to, kā tad šie viņas veiktie maksājumi ir vērtēti. Tālāk trešais iebildums bija par to, ka nokavējuma procenti par 116 dienu kavējumu ir piedzīti pamatparāda apmērā. Tātad faktiski viņas prāt nokavējuma procenti, tātad šis te tiesību aizsardzības instruments, kas tika saukts par nokavējuma procentiem, faktiski pildīja līgumsoda funkciju, jo līgumā bija noteikts, ka puse maksā nokavējuma procentus 1% apmērā no kavētās summas. Tālāk bija iebildums par to, ka nav norādīts, par kādu laika periodu nokavējuma procenti tiek aprēķināti, un nav arī noteiktas, un papildus vēl tika noteikts arī tiesības saņemt likumiskos procentus no visas ar spriedumu piedzītās summas, tātad nesamaksātās summas, kas arī nebija iepriekš pieteikts un nebija prasīts no prasītāja puses. Tātad šie visi 5 argumenti tika norādīti kā iemesls tam, kāpēc izpildu rakstā tad nebūtu jāizdod konkrētajā gadījumā. Un tātad apstīsimies arī, vai mums ir kādi iesūtītas atbildes. Mazliet kavējās šīs sistēmas rezultātu atspoguļošanu. Bet es domāju, ka es negaidīšu. Skatāmies tālāk. Šajā gadījumā izpildrakstu neizdeva, un tiesa arī atcēla šķīrējtiesas spriedumu. Tātad abi šie mehānismi tika iedarbināti no tiesas puses, un tā tiesas motivācija, kāda bija šajā lietā. Tātad šķīrējtiesas sprieduma saturs, tātad piedzīt līgumsodu, faktiski tiesa uzskatīja tātad, ka šie nokavējuma procenti, kas tiek rēķināti 1% apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu pēc savas būtības, faktiski ir līgumsods. Tālāk tiesa secināja, ka piedzīt līgumsodu 4000 eiro apmērā par parādu 4000 eiro samaksas kavējumu 116 dienu ilgā laika posmā, ka tas neatbilst Latvijas sabiedriskajai iekārtai un atsaucās uz civila likuma 1716. pantu, 3. daļu,
norādot, ka tā ir imperatīvi nosaka, ka līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā vai termiņā nevar tikt noteikts pieaugoši, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenā parāda apmēra. Un tad tiesa iedeva arī vispārīgi šo secinājumu par visiem pārējiem argumentiem, ka ņemot vērā apstākļi, ka izpildu rakstu izsniegšana šķīrēties sprieduma piespiedēji tiek atteikta un pats spriedums tiek atcelts kā sabiedriskai iekārtai neatbilstoši, tiesa neuzskata par nepieciešamu vērtēt pārējos galvotājas iebildumus, jo tie nevar ietekmēt lietas iznākumu. Un šajā gadījumā tas, kas ir būtiski, kas ir jānorāda, ir tomēr, ka ir tiesai tiesības lemt par šķīrētiesas sprieduma izpildi daļā vai neizpildīšanu daļā vai atcelšanu daļā. Un šajā gadījumā nebija starp pusēm, vismaz no tiesas lēmuma, nevarēja secināt, ka starp pusēm būtu bijis, vismaz arī tiesa nav lēmusi un tiesa nav skaidrojusi, ka tiesai būtu iebildumi pret pamatparāda piedziņu no pieteicējas, tātad no galvotājas. Bet tiesa faktiski norādīja, ka tikai šis līgumsoda apmērs aprēķinātais ir stipri lielāks nekā to pieļauj Latvijas civillikums. Tātad šajā gadījumā jautājums, protams, ir par to, vai tiesai nebija jāvērtē un nebija jāceļ šķīrētiesas spriedums tikai daļā, kas attiecās uz līgumsodu, ja tiesa uzskatīja, ka tas ir pārmērīgs. Tiesa izvēlējās iet šo ceļu, ka viņi atcēla pilnīgi visu šķīrētiesas spriedumu, un tas ir arī jautājums, ļoti interesanti, kā tiesa interpretē civilu procesu likumu šo noteikumu, kas nosaka, tātad 533 ar indeksu 4 panta 3. daļu, ka tātad tiesai ir tiesības atcelt šķīrētiesas spriedumu daļā, tātad, ja šķīrētiesas spriedums ir taisīts par vairākiem prasījumiem, un tiesa konstatē, ka šī panta 1. daļas 3. punktā minēto pamatu esamību attiecas uz kādu no šiem prasījumiem. Tad faktiski tiesa acīm redzot šajā situācijā ir uzskatījusi, ka ja viņa ir atcēlusi šķīrētiesas spriedumu nevis uz 533 ar indeksu 4 pirmās daļas 3. apakšpunktā minētajiem pamatiem, bet gan uz šiem sabiedriskās kārtības jautājumiem, ka tad viņai nav iespēju atcelt kopumā, respektīvi tikai kaut kādu daļu no šķīrētiesas sprieduma. Interesanta pieeja, manuprāt, ne parauga likuma, ne Ņujorkas konvencijas interpretācija šādu pieeju neparedz un nesagaida, jo tomēr, ja ir iespējams atstāt kaut vai kaut kādu daļu no šķīrētiesas sprieduma, tā teikt, spēkā esošu un dzīvu, tad no tiesas tiek sagaidīts, ka tas tomēr tiks izdarīts. Un šajā gadījumā, ja var ļoti skaidri nošķirt, kura daļa tad ir tātad pietiekoši labi noformulēta un pietiekoši tātad adekvāti, lai viņu atstātu par spēkā esošu, tā būtu tomēr jāatstāj spēkā, un attiecīgi šajā gadījumā tikai varēja atcelt līgumsodu, pārmērīgā līgumsoda daļu. Un, manuprāt, beidzamais šķīrēties, tātad tiesas lēmums, par ko es gribētu runāt, ir Rīgas pilsētas tiesas lēmums lietā par Rīgas šķīrētiesas sprieduma izvērtēšanu, un tika saņemti iebildumi no pieteicēja, ka ir atzītas kreditoru tiesības no šķīrētiesas sprieduma pieņemšanas dienas līdz sprieduma izpildē vai izsolē saņemt no parādnieka līgumiskos procentus 0,54% dienā no piespriestās, bet nepiedzītās parāda summas. Tātad nevis likumā noteiktais likumisko procentu apmērs tika piedzīts, vai tika dotas tiesības piedzīt, bet gan tika saglabāts līgumā noteiktais līgumisko procentu apmērs, par ko puses bija vienojušās līgumiski, tātad 0,54%. Un tā tad ir iespēja, protams, nobalstot. Šobrīd vismaz viens uzskata, ka bija jāceļ šis spriedums, bet tas, kas notika šajā gadījumā, Rīgas pilsētas tiesa atcēla
šķīrētiesas spriedumu daļā un atcēla viņu daļā tikai par šiem te līgumiskajiem procentiem pēc šķīrētiesas sprieduma spēkā stāšanās, ko šķīrētiesa bija piešķīrusi pusē. Un šajā gadījumā tiesa arī norādīja, ka tas ir pretrunā Latvijas pastāvošai sabiedriskajai iekārtai, un tā identifikācija, kas tad šajā gadījumā ir Latvijā pastāvošā sabiedriskā iekārta, ir, ka proti pretrunā gan šķīrētiesu likumam, gan tiesu praksei, doktrīnai un judikatūrai. Tas gan nav tāds labs definējums par to, kas ir pastāvošā sabiedriskā kārtība vai sabiedriskā iekārta, kurš pretēji tam ir jābūt atsaucēji uz kādiem citiem principiem vai tad konkrētu regulējumu, kurš paredz, ka šie līgumiskie procenti vairs pēc šķīrētiesas sprieduma vairs netiek rēķināti, bet tad ir tiesības saņemt likumiskos procentus. Bet jebkurā gadījumā šī motivācija bija tāda šādi noformulēta, un šķīrētiesas spriedums tika atcelts tikai tajā daļā, kas attiecās uz līgumisko procentu, tātad šo te piedziņu. Atkal jau atcelts uz sabiedriskās kārtības, sabiedriskās iekārtas atteikuma pamata. Pretēji tam, kā iepriekš analizētajā lietā, kur tāda tika atcelts viss šķīrētiesas spriedums, šeit tika atcelta tikai daļa, un pārējā daļā tika izdots izpildu raksts. Nelielas papildus piezīmes pavisam īsi. Tātad pierādīšanas pienākums šajā gadījumā ir pusē, kas apgalvo, ka tas pārkāpums ir noticis. Nevar vienkārši deklaratīvi izteikt dažādus izteikumus, tomēr tiesas prasa, lai ir iesniegti pierādījumi, lai ir iesniegta motivācija, kas tad ir noticis. Atteikšanās no iebildumiem būtiski tiek ņemta vērā, kā arī tika norādīts īpaši attiecībā uz šķīrētiesnešu neatkarību, objektivitāti, ka ir jāceļ iebildumi, jānorāda uz iebildumiem, ko līdz par tiem ir zināms. Un vēlāk procesa laikā tiesa var teikt, ka ir nokavēts laiks, kurā bija jāceļ iebildumi. Un attiecīgi šīs tiesības ir zudušas. Tāpēc arī šķīrētiesas sprieduma atcelšanas vai izpildes stadijā ir noteikta grupa iebildumu, kuri jau tā kā ir nokavēti, ja jūs tikai tagad par tiem sākat runāt. Tātad attiecībā uz neizpildīšanu un atcelšanu daļā par šo jautājumu es arī jau iepriekš pati pieminēju, bet tas tātad ir jāpatur prātā, ka nevienmēr ir jāceļ viss šķīrētiesas spriedums, noteikti drīkst un vajag, un tiesai ir jāidentificē konkrēti prasījumi un jāapsver, vai tiesa var atcelt vai neizpildīt šķīrētiesas spriedumu tikai attiecībā uz kādiem konkrētiem atsevišķiem prasījumiem. Un tas, kas ir arī problēma, ar ko mēs saskaramies arī praksē, ir, ka tiesu lēmumi netiek publicēti, un tādēļ šī prakse, kuru noteikti jācer, ka viņa veidosies vienveidīga, jautājums, kā viņa var veidoties vienveidīgi un kā mēs varam uzzināt par tiesas argumentāciju, ja tiesu lēmumi netiek publicēti. Līdz ar to vienīgais veids ir tad vērsties tiesu administrācijā šobrīd un finansiāli norēķināties, lūdzot anonimizēt šos nolēmumus, tad ar viņiem iepazīties un tad izdarīt kādus secinājumus, kas mūsuprāt, nav sevišķi pareizi un ērti, jo tomēr šeit praksē ir jābūt pieejamai. Un visbeidzot, pats pēdējais, ko es gribētu arī norādīt, ir, manuprāt, nepareizā tiesu praksa, kas veidojās, jo nolēmumos, kas ir mūsu rīcībā, tiesas faktiski visos gadījumos, kad puse ir lūgusi atlīdzināt advokāta palīdzības, ar advokāta sniegto palīdzību saistītos izdevumus, ir atsaukusies uz civila procesa likuma 44. pantu, tātad, un ir paskaidrojusi, kā izskatot pieteikumu par izpildrakstu izsniegšanu, un tas pats arī ir, šāds pats citāts ir arī attiecībā uz šķīrētiesas spriedumu atcelšanu, ka strīds netiek izskatīts pēc būtības, tādējādi lieta pēc būtības ir vesta pastāvīgajā šķīrētiesā, kuras ietvaros tad arī tika izlemts jautājums par ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzību. Un tas, kas ir arī darba grupā, kad tika veidots regulējums šķīrētiesas spriedumu atcelšanas kārtībai, tika par šo diskutēts, un arī tiesneši norādīja, ka nav pamata neatlīdzināt izdevumus, kas saistīti ar advokāta sniegtajiem juridisko palīdzību šādās te procesuālos
instrumentos, kā piemēram šķīrēties sprieduma atcelšanas kārtīga, izpildes kārtība un tam līdzīgi. Un ir civila procesa likumā 533 ar indeksu 3 pants, kurš tieši arī nosaka, ka izskatot pieteikumu, tiesa izlemj arī jautājumu par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu. Tātad, ja ir radušies izdevumi saistībā ar juridisko palīdzību tieši saistībā ar pieteikumu sagatavošanu tiesai un pārstāvību laikā, kad tiek lemts tātad jautājums par šķirēties spriedumu atcelšanu vai izpildi, arī šajā gadījumā pusē ir tiesības uz izdevumu atlīdzināšanu un tiesai ir jālemj šie tie jautājumi. Tas arī ir viss, ko mēs gribējām izstāstīt. Mums ir viens jautājums par to, kā ir jārīkojas, ja šķirēties spriedums tiek atcelts un kā puse šajā gadījumā var rīkoties tālāk, lai atrisinātu strīdu. Jautājums atbildāms pavisam vienkārši, un atbildes sniedz civila procesa likuma 533. pāns ar indeksu 5. Un tas pasaka sekojošo. Ir divas iespējas, vai nu nonākt valsts tiesā, vai nu nonākt atpakaļ šķīrētiesā. Valsts tiesā mēs nonākam situācijā, ja spriedums tiek atcelts vai nu tāpēc, ka šķīrēties līgums nav spēkā. Loģiski, ja līgums nav spēkā, mēs nevaram nonākt atpakaļ šķīrētiesā, mēs ejam uz valsts tiesu. Ja šķīrētiesa ir pārsniegusi savu kompetenci, prasījumu robežas, arī tad mēs nonākam valsts tiesā, jo šādu strīdu šķīrētiesā nevar izskatīt. Vai arī, ja šo strīda kategoriju var skatīt tikai valsts tiesā, tad arī tad mēs nonākam loģiski valsts tiesā. Savukārt, ja ir kaut kādi tiesības taisnīgu tiesu pārkāpumi attiecībā uz procesu vai defekti šķīrētiesas sastāvu iecelšanā, vai arī kaut kāda sabiedriskās iekārtas pārkāpumi pašā šķīrētiesas nolēmumā, tad puses ir tiesīgas vērsties atkārtot šķīrētiesā un skatīt šo strīdu no jauna. Tas arī īsumā viss. Teiksim jums paldies par cītīgo klausīšanos. Ja nav citu jautājumu un izskatās, ka vairāk nav, vēlēsim jums jauku dienu. Jaukas brīvdienas, jā. Un, ja ir kādi jautājumi saistībā ar webinārā diskutēto, laipni lūdzam rakstīt, zvanīt, ar prieku jums palīdzēsim. Visu labu! Visu labu!